Labdien! Šodien Radio 1 ēterā ir Jēkabpils domes raidījums, un mums ciemos šodien ir Jēkabpils kultūras pārvaldes vadītāja Inta Ubele. Labdien! Labdien! Un kultūras pārvaldes projektu vadītāja Baiba Stalidzāna. Labdien! Un šodien mēs runāsim par tuvākajiem kultūras notikumiem Jēkabpilī un par lielākajiem pasākumiem, kas ir plānoti 2013. gadā. Un jau pavisam drīz tas tuvākais pasākums arī notiks, tiks iedegta Jēkabpils galvenā egle. Un kā šis pasākums ir iecerēts? Es pirms apsveicu visus ar tojošajiem baltiem Ziemassvētkiem, un pati daba mums nāk palīgā, lai tas notiktu skaisti un lai mūsu sirdīs ielītu gan prieks, gan arī miers. Un 14. decembrī 18. mēs aicinām visus lielus un mazus jēkabpiliešus iedegt pilsētas galveno egli, un šogad egli iedegties palīdzēs gan bērni no bērndārza Zvaniņš, kuri iemirdzinās egli, gan arī pasaku nams, un, protams, domas priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs mums teiks arī uzrunas vārdus. Un jāsaka tā, ka šogad ap šo Ziemassvētku laiku un uz 3. adventu mēs esam arī sagādājuši mazajiem Jēkabpils bērniem nelielu pārsteigumu un ceram, ka tas viņus iepriecinās, bet par to droši vien mēs sarunas gaitā runāsim. Jā, un kas vēl tāds būtu īpaši iecerēts šajā gadā, atšķirīgi no tā, kas ir bijis citos gados? Mēs tā pausu galam esam dzirdējuši, ka būs karuseles. Jā, tas ir tiesa. Šogad mēs viņu esam nosaukuši par brīvdienu karuseli, jo šis karuselis bērniem būs bez maksas, un karuselis darbosies ļoti tuvu pie lielās egles. Tas būs bērniem vecumā līdz 12 gadiem, un karuseļa darbības laiks būs sākot jau no piekdienas, no 14. decembra 12. dienā līdz pat 10. vakarā. Un tāpat arī 15. decembrī no 10. rītā līdz 10. vakarā, un svētdien arī no 10. rītā līdz 10. vakarā. Mēs aicinām visus mazos jēkabpiliešus, un lai viņiem māmiņas un tētis pie rokām un dodas apskatīt brīnišķīgo vecpilsētas laukumu, priecāties par egli un izvizināties šī karuselī. Vai par to nebūs jāmaksā? Nē, par šo karuseli nebūs jāmaksā, tāpēc, ka karuseli Jēkabpils pilsētas bērniem dāvina Jēkabpils pašvaldība Ziemassvētkos. Domāju, tā būs jauka dāvana. Tad mums ir vēl daži pasākumi, kas ir paredzēti nu pat šajā nedēļas nogalē. Jēkabpilieši atkal ir aicināti skatīties kino. Jā, šī nogala mums ir, nedēļas nogala ir diezgan tāda piesātināta, un, manuprāt, katrs var izvēlēties, uz kuru pusi un uz kādu notikumu, ja pasākumu doties, jo 15. es varbūt sāksim tādā kārtībā, ka 15. decembrī 2018. mēs aicinām uz brīnišķīgu Ziemassvētku noskaņas koncertu Anna Marija, un koncerts ir naktī, kad zvaigznes nolaižas par mums. Un cerot, ka šī koncerta tādās labās noskaņās, mēs gribēsim doties arī 2. dienā, un tā ir sestdiena. Un sestdien mums notiek tādi 2 notikumi kultūras Jēkabpilī, bet tas viens otram netraucē. Notiek brīnišķīgais Ziemassvētku koncerts Krustpils katoļu baznīcā, un tas jau tāds ikgadējs un ļoti tradicionāls. Tas notiek 2:00 dienā, un šo brīnišķīgo koncertu ir radījuši mūsu Jēkabpils apriņķu kori, kur dzied mūsu pilsētas kori, un arī Salas, Viesītes, Krustpils, Jēkabpils novada kori, un paralēli tam, ka tiks klausīts un Ziemassvētku noskaņās klausīt Ziemassvētku mūzika, būs iespēja arī dzirdēt dziesmu svētku repertāru. Bet šī pat dienā Jēkabpils otrajā pusē, Jēkabpils pusē, Jēkabpils tautas namā, jēkabpiliešiem būs tāda lieliska iespēja noskatīties jau par tādu hītu kļūšo jauno spēļu filmu Sapņu komanda 1935, un seansi ir sākot no 11.
Tad nākošais seans ir 1:30 un pēdējais seans ir 3:40. Tā kā mēs aicinām un sakām lūdzu nākiet un izbaudiet arī šo filmu. Tātad pirms mēs runājam par šo filmu tālāk, noprecizēsim vēlreiz datumus un laikus. Tātad Anmarija koncerts notiek. Anmarija koncerts notiek Kruspils kultūras namā, un tas notiek 15. decembrī 18:00. Ziemassvētku koru koncerts notiek Kruspils Katoļu baznīcā 14:00. Un filmu seans notiek Jēkabpils Tautas namā 11:00, 13:30 un 16:00. Tātad koru koncerts notiek arī 16. decembrī. Jā, bet tie, kas gribēs pagūt gan uz vienu, gan otru, es domāju, ka tā mēs skatījāmies tā, lai ir iespēja cilvēkiem pagūt. Tas netraucēs. Gan otru vietu, jā, tas netraucēs. Jā, mums, protams, visiem ļoti gribētos, lai Jēkabpilī atkal būtu kinoteātris. Tā kinoteātra mums vēl nav, bet mēs sekojam līdzi tomēr. Un, kā jūs panākat, un ar ko sadarbojaties, lai mums būtu iespēja vispār filmas skatīties? Jā, līdz šim mēs esam sadarbojušies, un arī 2013. gadā arī turpināsim sadarbību ar tādiem divām lielām kino organizācijām Latvijā. Viena ir Latvijas kinematogrāfistu savienība, ar kuriem iepriekšējos gados tā sadarbība izpaudās tādā veidā, kad vismaz reizi mēnesī tika rādītas dažādas jaunākās un arī vecākās, labākās latviešu filmas. Tad ir Latvijas Nacionālais kino centrs, ar kuru sadarbībā šajā gadā mums notika Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums, kas bija salīdzinoši ļoti labi apmeklēts. Viņš notika 3 Latvijas vietās, un viena bija Jēkabpils. Un sadarbībā ar Nacionālo kino centru mums notika šogad arī Latvijas filmu maratons, kas arī notika dažādās Latvijas pilsētās un arī Jēkabpilī, kas, protams, bija ļoti labi. Bet, jā, tur šis te maratons bija it kā 2 daļās. Vienā daļā bija paredzēts bērniem multiplikācijas filmas jaunākās latviešu režisoru, un savukārt 2. dienā mēs rādījām visas dienas garumā dažādas īsfilmas, dokumentālās filmas un filmatrāžas filmas. Lūk, un tad arī nākamajā gadā mēs plānojam turpināt sadarbību ar šīm te organizācijām. Jā, es saprotu tā, ka arī šī spēļu filma, ko mēs skatīsimies 16. decembrī, ir tikusi līdz Jēkabpilī tieši pateicoties šai sadarbībai. Jā, mēs esam ļoti pateicīgi Ievai Pitrukas kundzei, kas palīdzēja ātrāk šīs filmas, šo filmu dabūt uz Jēkabpili. Jo tad, kad mēs sazinājāmies ar producentiem, viņi teica, ka šo filmu tajās vietās, kur nav Latvijā kinoteātru, varētu rādīt tikai nākamajā gadā, janvārī, februārī, jo viņi drusku baidās no tā saucamā pirātisma un tā, kas ļoti viegli var apdraudēt viņas intelektuālo īpašumu, ja? Jā, un tieši tad pateicoties Ievai, mēs šo filmu dabūjām ātrāk uz Jēkabpili, un līdz ar to jau decembrī Jēkabpilī šo filmu varēs redzēt. Es personīgi filmu gaidīju 2 gadus, jo tad, kad es pirmo reizi dzirdēju, ka tāda filma top un par ko viņa būs, man tas likās ārkārtīgi interesanti. Un tieši tādēļ, es ļoti ar lielu nepacietību gaidīju šo filmu, kad pirmo reizi arī izdzirdēju televīzijā, ka filmai pirmizrāde jau būs novembrī. Uzreiz mēs sazinājāmies arī ar filmu studiju, ar platforma filmu valdes priekšsēdētājiem un jau sākām pārunāt, kad filmu varēs rādīt Jēkabpilī. Kādas būs iespējas tikt uz šo filmu? Iespējas, es domāju, jebkurš cilvēks, jebkurā vecumā var droši svētdien doties uz Tautas namu, uz lielo zāli. Filmai būs 3 seansi. Mana kolēģi Inta Ubele jau teica, ka būs 11, 2 un 4, piedodiet. Un iegādājoties biļetes, kas maksā 2 lati, bet bērniem līdz 7 gadi ir ieeja bez maksas, var tātad pirkt biļetes, droši nākt, skatīties, baudīt jaunāko Latvijas filmu. Un pastāstiet arī sīkāk par konkursu.
Jā, tātad Jēkabpils kultūras pārvalde šajā sakarā organizē konkursu. Tad konkursa būtība ir tāda, ka mēs uzdodam jautājumu un jūs zvaniet un atbildiet. Un tie cilvēki, kas būs pirmie, kas būs snieguši pareizo atbildi, saņems vienu ielūgumu uz filmu. Un šis te ielūgums ir paredzēts 2 personām. Tā, kad viens atbild, 2 iet. Nu jā, tad, lai atbildētu uz jautājumiem, droši zvaniet uz Radio 1 studiju. Telefons būs 6523 1420. Vēlreiz 6523 1420. Un kādi būs jautājumi vai grūti? Nebūs grūti, ļoti viegli atrast jautājumus, pieņemsim, ieejot mātei Google. Nu labi, tātad jautājums numur 1 ir, kurš sportists palīdzēja trenerim Baumanim sagatavot Latvijas basketbola komandu spēlēm pirmajam Eiropas čempionātam basketbolā? Tātad tas ir pirmais jautājums. Otrais. Kurš aktieris ir galvenās lomas tēlotājs filmā Sapņu komanda? Un trešais jautājums ir, cik skatītāji filmu noskatījās Rīgā pirmajā nedēļā? Nu, tad vēlreiz varbūt jānolasa tie jautājumi, lai kāds jau varbūt nav dzirdējis. Tad... Tātad pirmais jautājums. Kurš sportists palīdzēja trenerim Baumanim sagatavot Latvijas basketbola komandas spēlēm pirmajā Eiropas čempionātā basketbolā? Otrais jautājums. Kurš aktieris ir galvenās lomas tēlotājs filmā Sapņu komanda 1935? Ar piebildi. Un tad trešais jautājums. Cik skatītāji filmu noskatījās Rīgā pirmajā nedēļā, kad filmu izrādīja? Nu, tātad visi, kuri vēlas un kuri zina atbildes, lūdzu, tad zvaniet uz šo norādīto telefonu, tātad 652 31 420. Un vēl par kino, ja mēs mazliet paturpinām sarunu, kā jums šķiet, cik ieinteresēti ir jēkabpilieši skatīties kino? Nu jā, tas ir ļoti tāds nopietns jautājums. Pirmkārt, tas, ka jēkabplieši noteikti ir ieinteresēti skatīties kino, bet savukārt, nu jā, tā kā paturpinot šo jautājumu, tad ir kādas filmas mūsu cilvēki grib redzēt. Tad jūs arī uzdevāt par kino regularitāti, vai ne? Nu, mēs domājam, ka visoptimālākais variants Jēkabpilī ir rādīt kino, ņemot vērā, kāda mums ir šī kino infrastruktūra, pieprasījums un kādas filmas mēs varam piedāvāt šobrīd. Tas varētu būt 1 līdz 2 reizes mēnesī. Un šie filmu laiki, kad viņas izrādītu grafiks, to mēs tā nevaram ļoti precīzi saplānot, jo tur ir tā, ka to parasti kaut kādu 2 mēnešu laikā šo saskaņošanu veids ar filmu producentiem. Bet noteikti mēs esam atvērti un ļoti, ļoti arī gribam rādīt mūsu pilsētas iedzīvotājiem tikai labākās, tiešām labākās, interesantākās un arī populārākās filmas. Ne tikai latviešu, bet cerams, ka nākotnē tās varētu būt arī ārzemju filmas. Jā, nu tad kādi mums vēl ir pasākumi, ko mēs vēl decembrī varam gaidīt? Ļoti piesātināts laiks. Decembris patiešām ir ļoti piesātināts laiks, un starp daudziem pasākumiem un notikumiem noteikti jāatrod laiks arī sev. Bet tomēr mēs organizējam un kultūras cilvēku šos pasākumus, un tāpēc arī sakam tanī brīdī, kad jūsos ir miers un vēlēšanās pārslēgties uz kādiem citiem savas dzīves tempo ritmiem, tad mēs aicinām arī uz tādiem vairāk Ziemassvētku noskaņas koncertiem. Un par šo nedēļas nogali es jau minēju, bet arī mēs aicinām 22. decembrī 16. uz mūsu pašu Jēkabpils pašdarbības kolektīvu Ziemassvētku koncertu Labais ir sirds vidiņā sēts. Tāpat mēs gribam aicināt arī 23. decembrī uz uz Jēkabpils Luterāņu baznīcu uz Ziemassvētku koncertu. Es skaistu vietu zinu ar Evita Zālītes, Marta Kristiānu Kalniņu un Arta Robežnieka piedalīšanos. Tiek organizēts diezgan daudz Ziemassvētku un jaunā gada eglītes Jēkabpils bērniem un dažādām iestādēm.
Un mēs gribam aicināt būt kopā īpaši jau jaunā gadā visus jēkabpiliešus. Un tās ir tādas divas iespējas, ja jums ir laba kompānija, draugi, un jūs negribat jauno gadu sagaidīt mājās, bet gribat doties kopā lustīgā ballē, tad jau 31. decembrī 2023. Kruspils kultūras namā būs vecgada balle ar brīnišķīgas mūzikas grupas, dakstiņi, deju mūziku ar laimes liešanām un šampaniešu glāzi 12. Bet pulkstens jau 1. janvārī, pulkstens 12:30 mēs sakam nākiet uz Vecpilsētas laukumu, kur izliesim pilsētas laimi. Domas priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs mums to izskaidros, un tad mēs kopīgi noskatīsimies svētku uguņošanā un ar tādu jautru, manuprāt, ar jautrām dejām un jautriem stāstiem mūs līdz pulkstens 2:30 rītā Vecpilsētas laukumā lustinās un kustinās UFO. Jauka aizraujoša programma, vai ne? Bet tagad jau vecais gads tuvojas izskaņai un tuvojas jaunais gads. Un kas tad mūs sagaida jaunajā gadā? Droši vien plāni jau top jau tagad. Plāni jau ir tapuši. Mēs jau dzīvojam uz 14. gadu, jo 13. gads mums ir notikumiem Jēkabpils kultūras telpā ārkārtīgi bagāts, un mums tā kā saka, spēku gan jēkabpiliešiem, gan arī kultūras cilvēkiem, lai to visu to, ko mēs esam sev tā uzdevuši un uzkrāvuši, spējam arī nest. Un tad varbūt tādus nozīmīgākos un galvenākos notikumus, kas mūs sagaida 13. gadā. Bez jau tradicionālajiem pasākumiem, kas ir lieldienas un bērnu svētki. Tad tie lielākie notikumi ir februārī. Mums atkal šogad būs Ledus skulptūra festivāls Sēļu sētā, un mēs zinām, ka tas ir tāds vienmēr apmeklēts un drusku romantisks un drusku tāds mistisks pasākums. Tad vēl tāda viena no lielākajiem, kas šogad ir plānoti un kas varbūt tāds ir ne tikai Jēkabpils notikums, bet notikumi kultūras telpā gan reģionā, gan es pat teiktu, varbūt arī Latvijā. Tad ar lielu prieku var paziņot, ka 4. maijā mums būs Vestarda Šimkus koncerts kopā ar Jēkabpils kamerorķestri. Šis gads ir dziesmu svētku, es jau runāju 13. gadā. Tātad 13. gads ir dziesmu svētku gads, un tāpēc mēs arī Jēkabpilī un kopā ar visiem novadiem mēģinām dzīvot un sajust un likt arī apkārtējiem būt šī dziesmu svētku ritumā, jo koncepcija dziesmu svētkiem ir šis vainags, kur katrs ievijas, iepirs un rada šo kopīgo būšanu un šo diženumu. Un tāpēc māja beigās mums būs visu novadu un pilsētas amatieru kolektīvu, māksliniecisko kolektīvu sadziedāšanās un sadancošanās Kruspils saliņā, un tas būs 25. maijs. Un doma ir tāda, ka mūsu kolektīvi ir tik skaisti un tik talantīgi, un ne visi spējas aizbraukt uz dziesmu svētkiem, un ne visi mājnieki redzēs, kā viņi mīļie danso un uzstājas, un tāpēc tas ir tā kā dāvana un arī tāds kā kopā būšana visiem pirms šiem dziesmu svētkiem vēl. Tad nāk vēl tāds, mēs esam stingrāk padomājuši nostiprināt tādas Jāņu tradīcijas, un tas ar tā kā dziesmu svētku, tā ritulī un ritumā ietilpst. Un pagājuši, kad mēs ielīgojām tieši saulgriežos kopā ar Iļģiem uz Daugavas šo saulgriežus, un šogad to mēs darīsim kopā ar Rauļiem 20. jūnijā. Bet pat varu teikt, ka tas, ko es jums tagad teikšu, tas ir to mēs burtiski tikko noskaidrojām un vienojāmies.
Jēkabpilī būs tāds īpašs notikums šogad, 23. jūnijā. Latvija līgos Jēkabpilī kopā ar Latvijas televīziju un arī kopā ar producentiem, kas organizē šos te Jāņus Latvijā. Un tātad visas dienas garumā būs gan amatnieku tirdziņš Kruspils saliņā, gan kolektīvu uzstāšanās. Un Blaumanim ir 150 gadu nākošu gadu, un būs arī šīs te teatralizētais uzvedums, un būs arī lielā dziedāšana, ko pārraidīs tiešraidē arī Latvijas televīzija, un, protams, neiztrūkstošā zaļuma balle. Tikko mēs būsim Jāņus nosvinējuši, tā mēs jau posīsimies uz dziesmu svētkiem, jo 560 mūsu dalībnieki dodas uz lielajiem dziesmu svētkiem, un tur mēs būsim no 30. jūnija līdz pat 8. jūlijam. Un, kad mēs atgriežamies no dziesmu svētkiem, tad šogad mēs ejam tā kā solīti tālāk, un mēs gribam notikumus, kas ir svarīgi mums, kas ir svarīgi reģionam, kas ir svarīgi Jēkabpils kultūra telpai un arī valstī. Mēs gribam viņus tā pamazām audzēt un padarīt svarīgus, un tāpēc arī šogad mums ir, jūs atcerieties, pagājušajā gadā bija Sanktpēterburgas opera. Mēs solīt pa solītim gribam iet, un tā ir mūsu tāda ambīcija uz starptautisko operas festivālu. Un tāpēc šogad mums jau ir 2 valstis. Šogad mums ir arī Baltkrievijas akadēmiskais operas teātris ar operu Kņazs Igors ar baletu trupu, un tikai mākslinieku viens skaits šī operā ir 150, un tas ir 26. jūlijas, un 28. jūlijā ir ļoti interesanta Sanktpēterburgas opera Donizetti Pēters I, kas ir tāda komēdija un atraktīva. Abas šīs izrādes ir ārkārtīgi krāšņas un krāsainas, un man jāsaka tā, ka biļetes jūs pavisam drīz jau varēsiet nopirkt uz šīm te brīvdabas operas izrādēm. Augusts. Pagājušajā gadā mēs augustu iesākām, augusta sākumu iesākām ar Latvijas Nacionālā baleta brīvdabas izrāde Gulbju ezers. Mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība, un šogad augusta sākumā, 10. augustā, būs brīvdabas izrāde Žizele. Protams, Jēkabpils ir iezīmējies tādā Latvijas kultūras telpā ar savām varbūt nedaudz citādākajām, bet dzejas dienām, kad mēs dzeju nevis noliekam uz galda, bet mēs dzeju poētiku nesam ārā, nesam pilsētas telpā, nesam ielās, mēs tā kā konfrontējamies ar viņu, un arī šogad septembra sākumā būs dzejas dienas, un šīs dzejas dienas sakrīt arī ar lielajiem grāmatu svētkiem. Oktobris mums nāk ar kamermūzikas dienām, un šīs jau būs 3. kamermūzikas dienas, un viņas arī sevi ārkārtīgi nopietni piesaka ar nopietniem koncertiem, nopietniem māksliniekiem, kur saspēlēs gan mūsu pašu mūziķi un talanti, gan tiek piesaistīti arī tādi Latvijā, un ne tikai Latvijā zinām, bet mūzikus granti. Un savukārt novembris, jūs zinat, ka katru 2. gadu notiek teātra festivāls Laipa, un tad novembra beigās ir teātra festivāls Laipa 8. Vai jums interesē, mēs varētu arī sniegt informāciju jau par 14. gadu, ja to mēs runāsim 13. gada sākumā? Es baidos, ka mēs aizmirsīsim līdz 14. gadam to, kas mūs sagaida, un es gribu atgādināt, ka tiešām kultūras pārvalde jau dzīvo 13. gadā, jo jūs droši vien ievērojāt, ka arī Inta Ūbele vairākas reizes teica šogad, lai gan tas patiesībā ir domāts 2013. gads, tātad mēs redzam, kādā tempā rit laiks un kādā tempā mainās gadi un kultūras pasākumi. Un izklausījās ļoti daudz sološs nākamais gads. Un šoreiz mēs vēlētos arī sagaidīt no jums kādus novēlējumus. Ko jūs novēlētu kultūras darbiniekiem, ko jūs novēlētu jēkabpiliešiem jaunajā gadā? Es no savas puses laikam gribētu teikt, lai nākamajā gadā
gan jēkabpilieši, gan es pati pārkāptu tās robežas, ko mēs esam uzlikuši bieži vien paši sev, lai nebaidītos uzsākt jaunas lietas, sasniegt mērķus un jau sasniedzot tos izvirzīt jaunus un satikt vairāk draugus, vairāk būt kopā ar savu ģimeni, vairāk izklaidēties, aiziet arī uz baznīcu un būt laimīgiem. Jā, Baiba jau ļoti daudz ko pateica, un es gribu piebilst, un es gribu izmantot šo iespēju un teikt lielu paldies saviem kolēģiem, mūsu sadarbības partneriem, ar ko kultūras pārvalde strādā un sadarbojas, visiem masu mēdījiem un visiem jēkabpiliešiem, tāpēc, ka mēs esam kopā ar jums un mēs ļoti gribam būt kopā ar jums un mēs gribam šo pilsētas kultūras telpu radīt un darīt pozitīvu, bet kopā ar jums. Un tad ir viens latviešiem ļoti sens un ļoti ietilpīgs vārds. Un šis vārds ir dāsnums. Un es novēlu gan sev, gan arī citiem būt dāsniem. Būt dāsniem, lai atvēlētu vietu sirdī saviem mīļajiem, sev svarīgiem notikumiem, Dievam. Būt dāsniem savās domās, lai mēs spētu radīt labas domas, tāpēc, ka no labām domām piedzimst labas lietas un labi darbi. Un lai mūsos vienmēr ir ilgas pēc mīlestības, lai vienmēr ir ilgas dot mīlestību un saņemt viņu pretī. Un pats svarīgākais patreiz, ko es novēlu visiem un arī sev, saglabāt sirds mieru un rāmu garu, un lai Ziemassvētku gaišums mūsos ielīst pa īstam. Paldies, lai mums visiem tas izdotos. Paldies! Tātad Radio 1 ēterā atgādinu bija Jēkabpils domas raidījums, un mūsu viešņas bija šodien Jēkabpils kultūras pārvaldes vadītāja Inta Ubele un projektu vadītāja Baiba Stalidzāne. Paldies! Paldies! Paldies!